Visā pasaulē valsts un bruņoto spēku struktūrās par īpašu tiek uzskatīts virsnieku izlaidums. Latvijas gadījumā izlaidums Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Daudzās pasaules valstīs tajā piedalās augstākās amatpersonas un pat prezidents, ar to apliecinot cieņu un uzticību virsniekiem, kas turpmākos 20–30 gadus rūpēsies par valsts drošību. 18. martā Nacionālajā aizsardzības akadēmijā notika jūras spēku un gaisa spēku virsnieku pamatapmācības programmu izlaiduma svinīgā ceremonija, kurā pirmo virsnieku dienestu pakāpa leitnants, saņēma 14 kadeti. Gods kalpot Latvijai. Savukārt profesionālajā maģistra grāda militārajā vadībā un drošībā diplomu saņēma Lietuvas pārstāvis. Jaunā studiju programma sniedz iespēju virsniekiem iegūt starptautiski novērtētu un atzītu izglītību. Ceremonijā piedalījās valsts prezidents Valdis Zatlers, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Raimonds Graube. Visiem, kas vēlas iegūt virsnieku profesiju, iesakām Nacionālās aizsardzības akadēmijas mājaslapu, lai uzzinātu, kādās virsnieku specialitātēs notiks uzņemšana šajā gadā, un par turpmāko interesējieties rekrutēšanas centrā. Savukārt bruņoto spēku mājaslapā www.mil.lv varat noskatīties vairākas intervijas par šīm studijām.